Tātad redzam, ka laba skola nestāv nec gaisā, nec kādā atšķirtā savrupībā, bet ka tā ir cieti ar dzīvi un ar tautas augus kopā. Viņai stāv vienā pusē tēvs un māte ar savu mācību un audzinājumu, otrā pusē pati dzīves skola. Pie tā pamata, kur vecāki savu bērnu sirdīs un garās atcēluši, skolai jābūvē sava plašāka mācības un audzināšanas ēka. Un tai savi skolēni tik tālu jāsataisa, ka tie skolu atstādami vai var pieklājīgi iestāties tai vēl jo plašākajā dzīves skolā. Un šodien ir tā diena, kad ir pagājuši 9 gadi, kopš mūsu skolotāji strādāja ar šo klasi, cerībā, ka mēs jums kaut ko iemācām, ka mēs jums kaut ko iedodam, lai jūs jau pieklājīgi, kā teicis Rātis Kronvalds pirms vairāk kā 100 gadiem, varētu iestāties tālāk tai plašajā dzīves skolā. Šodien apliecību pirmais saņem izlaiduma klasi. Audzēknis Atvars Aleksandrovs. Lūdzu. Apliecību par pamats izglītību saņem Elīna Baltaiskalns. Apliecību saņem Mārtiņš Blumfelds. Nākošais apliecību saņem Inga Bolsteina. Izglītību saņem Andris Buta.
viņa mācījās Oskara Kalpaka Rudbāžu pamatskolā Rudbāžu pagastā Kuldīgas rajonā un 1996. gadā ieguva pamatizglītību. Apliecība tiek izsniegta Indrai Graubei. Par pamatizglītības iegūšanu saņem Normons Ķerumanis. Amniņas kolektīvā Apliecību par pamatizglītību saņem Laura Lika. Ar pamatizglītības iegūšanu apsveicam Lieni Miltu.
Stombergs. Izlaiduma sakarā daudz un dažādi ciemiņi. Un es, protams, nezinu, cik daudz no jums grib runāt, un to jūs variet pieteikties. Bet šobrīd mēs vārdu gribam dot pagastu padomes priekšsēdētājai Ievai Freibergai. Man šobrīd vairāk gribās vērsties pie absolventiem. Šī ir jūsu pirmā lielā saulainākā diena. Pirmais izlaidums daudziem no jums noteikti bija bērndārs, bet dzīves izlaidums jums tagad jau ir 9. klase. Es domāju, pamatskolu veikt, bet katram jau ir doma kaut ko turpināt tālāk, kaut ko turpināt veikt, kaut ko turpināt uzzināt, kaut ko turpināt arī sasniegt. Un man tā ļoti gribās, lai jums visiem dzīvē arī tas piepildītos. Šis brīdis patreiz jums ir saulēns, jums vecāki. Viņš ir saulēns arī jūsu pedagogi, kur līdz šim brīdim jūs aizvadīt. Un ļoti gribētu, lai jūs šo saulēno brīdi nekad nepalaistu garām, jo šis ir pirmais izlaidums, lielais izlaidums. Vēl dzīvē tādu noteikti daudziem būs daudz. Un lai arī jums labi veiktos, lai jums veicās visur, lai jums veiktos dzīvē, lai jums veiktos darbā, ne jau tikai tas, kam ir būs augstas zināšanas, bet tas, kas būs kārtīgs darba rūķis, arī tas būs sasniedz dzīvē daudz. Un lai no jums katra izaug krietnis un kārtīgs cilvēks. Krietnis un kārtīgs, tā es gribētu teikt, lai pēc gadiem, ko jūs te atbrauksiet, savos salidojumos satiksieties šeit ar saviem bijušiem klases biedriem, ar saviem skolotājiem, lai jums nekad nav jākaunās par to, ka jūs esat beiguši šo skolu un kādi jūs dzīvē tagad esat. Un to es jums arī no visas sirds novēlu. Un gribu pateikties tagad jūsu pedagogiem, direktoriem un iepriekšējiem skolotājiem. Paldies! Visus šos gadus skolas dzīvē sekojis un blakus mums stāvējis ir Arvīts Kalniņš, tāpēc vārds viņam. Sirsnīgi sveicu šajos skaistajos jaunības un ziedu svētkos absolventus, vecākus, vecvecākus, skolotājus, visu skolotāju saimi kārtējā gada izlaidumā, un šodien, mīļie bērniņi, mēs varam paskatīties 9 gados, cik jūs lieli esat izauguši, cik jums ir skaisti ziedi, lai jūs vienmēr un arī turpmākajos gados būtat tik skaisti saviņot, kā šodien vecāki, pedagogi, paskatoties uz jums aizieto darbu. Tāpēc es arī novēlu, lai jums nekad nepietrūkt maizīt, un lai maizīt būtu vēl liels, grūts darbs priekšā, gan mācoties, gan strādājot, gan sportojot. Jūs bijāt man pirmā audzināmā klases Rudbāžu pamatskolā, bet, diemžēl, es jums nebiju pirmā audzinātāja. Un mēs satikāmies tad, kad jūs mācījāties 2. klases pavasarī uz beigām jau, un tā mēs pavadījām laiku kopā līdz 4. klases beigām. Un dāvanai no manis jūs saņēmāt maz grāmatiņu, Kārlis Kalbs pasaka par Vērdiņu. Kāpēc izvēlējos tieši šo grāmatu? Jau grāmatas sākumā pasakas varoņa māte saka,
savam dēlam, ka viņš ir saņēmis ļoti lielu laimi tad, kad viņš iegūst šo vērtību. Es gribu novēlēt, lai jūs arī saņemat šādu lielu laimi, jo viņi saka arī to, ka šādu laimi, ja viņi atrod, pietiek visam mūžam. Tāpēc viņš zaudētību, jūs beidzat uzšķirties. Bet es gribu novēlēt, lai jūs mākat šo laimi tikai atrast, bet saglabāt. Lai jūs mākat savā dzīvē atrast to galveno. Un varbūt paiet galvām atcerīgām, lai jūs saprastu, kas ir labs, kas ir ļauns. Un lai jums nebūtu kā kancim jānobeidz ar tukšumu krūtīs. Lai jūs saprastu, ka dzīvē galvenais nav nauda, ka bez naudas ir arī vēl cits ļoti lielas vērtības. Un lai jūs būtu bagāti tieši ar šīm vērtībām. Es jūsu dzīvē un visā skolas dzīvē esmu pavadījis visīsāko laiku ar jums kopā. Tas ir tikai 1 gadu. Un ir neapšaubāms prieks man jūs redzēt šodien visi šeit, kad tomēr tas viens solis jums ir aizgājis. Un cerams, ka nāks tie nākamie soļi, jo augstāk jūs būsiet, jo brīvāk jūs kļūsiet, jo brīvāk domāsiet. Un tad arī atcerēties tiem, kas būs kādreiz atkal vējā. Un domājams, šī te groza satura, jūs atcerēsieties no man, arī pie kāpnes. Jo ir noslēdzies pirmais lielākais tāds pārbaudījums jūsu dzīvē. Jūs šodien saņēmāt savu pirmo dokumentu par izglītību. Un šodien ir pirmā reize droši vien jūsu mūžā, kad jums ir tik ārkārtīgi daudz un skaisti ciet rokās. Šķiet, ka tiešām visi dārzi ir pārceļojuši uz šo zāli pie jums. Dzīvē būs daudz tādas pirmās reizes un būs arī pēdējās, jo lūk, šodien jūs esat pēdējo reizi mūsu skolā kā audzēkņi. No vienas puses jums ir ļoti paveicies dzīvē, jo jums bija tāda unikāla iespēja. Jūs varējāt audzināt 5 klases audzinātājus. Šodien viņi visi nav kopā ar mums, bet es nosaukšu viņu vārdus. Skolotāja Aija Staģe, skolotāja Ināra Oļena, skolotājs Ēriks Svagulis, skolotājs Māris Kasparovičs un es. Jūs man paliksiet atmiņā ar visu to labo, mīļo un jauko, ko jūs man devāt. Jo fakts ir tāds, ka es ļoti bieži jutos tā mīļi, novērtā. Un pagodināt. Es patiešām esmu laimīga. Man tik bieži ir iespējas arī daudz labs vārds, ka arī dienām man svētkos. Un atmiņā no sevis atstājuši mums grāmatiņas ar katram veltīt ierakstu. Indrai. Laimīgākais cilvēks tas, kas apmierinās ar savu likteni, latviešu sakām. Aigai. Pasaulē ir 2 laimes. Viena maza – būt pašam laimīgam. Otra liela – padarīt laimīgus citus. Ingai. Laimīgs nav tas, kurš citiem tāds šķiet, bet gan tas, kurš pats laimīgs jūtas. Kas nedienās pasmējas, tam laime uzsmaida. Lienē.
Cilvēks var pretendēt uz tik daudz prieku un laimes, cik viņš sniedz pārējiem. Laurai. Lielākais laimes noslēpums būtu saskaņā pašam ar sevi. Vislaimīgākais dzīvesveids ir tas, kurā rodam visvairāk iespēju iemantot cieņu pašiem pret sevi. Mārtiņā. Laime padara priecīgu, nelaime gudru. Ak, laimīgie ir tie nešaubīgi pārliecinātie, kur tic, ka tas, ko viņi grib, ir tā vērts. Atveram. Ja gribi gūt laimi, nestāvi dīkā. Andriņ. Laime, kur tu ej? Tur, kur ir draudzība. Normālā. Visi cilvēki cenšas pēc laimes un baidās no nelaimes. Tādēļ ievēro, ja vēlies sev laimi, tad rūpējies vispirms par otru laimi, un tu pats kļūsi laimīgs. Tu? Kur gan palikuši tās ziemas un vasaras, kad koki mums likās tik lieli? Arvien retāk mēs esam bērni, un arvien tālāk bērnība aiziet no mums. Bet saviem vecākiem jūs būsiet bērni vienmēr. Šodien es gribētu teikt paldies jums, vecāki. 2 gadus mēs kopīgi audzinājām mūsu bērnus, un patiešām es vienmēr saskāros ar lielu iejūtību, izpratni un galvenais labvēlīgu attieksmi pret sevi. Un vai tad nav tā? Šodien skatoties uz saviem mīluļiem, vai jums nešķiet, ka jādomā, kā gan paaudzies mans dēls un cik lielāk kļūs man meita un cik skaisti viņi visi ir šodien. Un arī jums es gribu dāvināt tādu nelielai atmiņai no pēdējā zvana dienas, kur es viņus visus pa vienam nofotografēju tādu mazu fotogrāfiju. Ja? Sintīs. Tā, es tādu nevaru. Aigas mamma. Elīnas. Ingas mamma. Lienas. Indras mamma. Aha. Mārtiņa. Jurim, kur nu ir man paslēguši? Aha. Apsēdē. Normāli. Andrim. Atveram. Šodien atklātībā es gribu nodot dažus mūsu audzēkņu šīs dienas absolventu domas, ko viņi rakstīja vienā no audzināšanas stundām. Aha, visiem acis ir platas. Un stundas tēma bija tāda sapņi, cerības un īstenība. Jūs rakstījāt man par saviem sapņiem, cerībām un arī īstenību. Es neminēšu, es citēšu tagad tādu domu virknējumu, ja? Bet es neminēšu autoru vārdus, un tas viss būs tā ļoti apslēptā veidā izteikts, ja? Bet paklausīsimies, ko tad jūs rakstījāt visu kopā. Pēc šīs skolas beigšanas es ceru, ka iešu mācīties uz citu skolu, jo savā dzīvē gribu sasniegt augstāku izglītību. Tuvākajā laikā gribu iestāties jaunā skolā,
bet pavasar gribētu strādāt, ja tikai būs kāda vieta. Gribu mācīties jaunā skolā, būt jaunu džeku sabiedrībā, lai nebūtu garlaicīgi. Es domāju, ka tad, kad beigšu skolu, diez vai staigāšu apkārt nodēries un nopīpējies. Lai mācītos to, ko vēlos, man vasarā papildus jābūst algebra un ķīmija. Šīs mācības man nepadodas. Bet es zinu, ja es gribu, es to varu dabūt gatavu. Mani sapņi ir, lai piepildītos tas un kļūtu par īstenību. Mans sapnis ir kļūt par labu darbinieku savā profesijā, gribētu braukāt pārzemēm, apgūstot savu profesiju, cer dabūt darbu kādā firmā. Varbūt kādreiz iznāk strādāt pat prezidentu labā. Sapņu un cerību ir daudz, bet īstenība ir tā, ka, lai kaut ko sasniegtu, vajag daudz spēka. Sapņi ir lieli un daudz, cerības ir ļoti maz. Īstenība ir tā, ka pats nemācos, uzvedos kā zvērs, kurš pēc ilga laika izlaists no krātiņa. Priekš labas izglītības iegūšanas es esmu par slinku. Gribētu strādāt pēc iespējas labāku un interesantāku darbu. Sapņi man patreiz nav nekādi lielie. Gribētu labi apgūt savu profesiju un nākotnē ar savu darbu pelnīt naudu iztikai. Vēlāk sapnis varētu būt apprecēties. Pēc savas nākotnē izvēlētās skolas beigšanas domāju strādāt kādā lielā firmā un, ja līdzekļi atļautu, varētu dibināt savu uzņēmumu. Kā zināms, sapņi nekad nepiepildās. Īstenība, par to jau vairs nav ko runāt, tā tiešām ir īstenība. Mans sapnis ir aizbraukt uz Olimpiskajām spēlēm Latvijas komandas sastāvā. Es ceru, ka dzīvē būšu saistīts ar sportu. Es sapņoju par daudz ko. Gribētu pabeigt arī augstskolu, jo bez izglītības nevar normāli dzīvot. Es negribu visu laiku mammai sēdēt uz skatu. Gribu kļūt patstāvīga. Ceru, ka vismaz daļa no šī piepildīsies. Daudz nesapņoju, pa gaisu nelidinos, ceru tikai uz to, kas var piepildīties, un īstenību pieņemu tādu, kāda tā ir. Jūs rakstījāt par vēlēšanos būt izglītotiem, apgūt sev tīkamu amatu, būt labu draugu pulkā un pat apprecēties. Jūs nenosaucāt to visu vienā vārdā - laime. Bet es domāju, jūs visi vēlaties būt laimīgi, jo šī lielā laime taču sastāv no daudzām mazām laimītēm. Un katram ir sava laime. Un tomēr tā ir cilvēkā pašā viņas sirdī un dvēselē. Un saprotams, ka jūs par to nedomājat, jo pareizi laimīgam ir vienkārši jābūt, tas ir jājūt par sirdi. Laime ir gan cīņa un sevis pārvarēšana, gan arī miers un dvēseles līdzsvars. Visbeidzot, laime ir arī tas, ka jums ir ģimene un mājas. Vai atceraties, kā mazais skrīdītis devās meklēt laimes zemi un laimes bērnus? Virs galvas mūžīgs piena ceļš un mūžīgs ceļš zem kājām. Tas ved uz zemi laimīgo un izrādās uz mājām. Neaizmirstiet savu skolu, atcerieties, ka arī šeit ir daļiņa no jūsu laimes zemes. Kopējam mūsu skolotāju novēlējumam, lai jūsu sapņi piepildās, es gribu aicināt jūs pašus un arī jūsu vecākus turpmāk dzīvē kaldināt vienu ļoti, ļoti svarīgu īpašību, par kuru es neesmu pārliecināts, ka katram no jums šobrīd tā piemīt. Un tas ir
gribas spēks un likumīga griba. Jo varbūt, ka nav tik svarīgi, lai cilvēks būtu spējīgs, apdāvināts un vēl daudz kas cits, kas no dabas viņam varētu tikt dots, bet laikam pats svarīgākais, lai dzīvē kaut ko sasniegt, ir likumīgs gribas spēks. Likumīgs tāpēc, ka caur labestību un labu gribošu spēks. To es no savas puses gribu jums novēlēt arī vecākiem turpmāk dzīvē, lai jums vienmēr gribas spēks augtu augumā, nevis iet mazumā. Un tagad vārdu mēs dosim vecākiem. Lūdzu, vecāki. Labvakar. Labvakar, šī vakar galvenie varoņi, absolventi. Labvakar, cienījamie pedagogi. Labvakar, absolventu radi, draugi un pārējie viesi. Mums ir tāds ļoti nopietns un svinīgs uzdevums vecāku vārdā sveikt skolu un skolotājus. Es gan uzreiz arī te jau iznāk trīsvienība, tomēr arī absolventi, jo šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Es te tādu mazliet gribu atkāpties arī pagātnē. Liekas, pagājuši jau nepilni 9 gadi, jau tomēr ievērams laiks brīdi, bet liekas, cik vēl sen atpakaļ tajā tālajā gadā, tā gada 8. aiz rociņas ieveda tādas mazas, bižainas meitenītes un tādas sabaidījušos puisēnus, ja? Bet tas laiks ir tik ātri aizskrējis, un te tie mazie puisēni un meitenītes jūs priekšā sēž. Tos vairs nevar saukt par bērniem, bet tie ir jaunkundas un jaunskundi, ja? Mēs, vecāki, gribam pateikt paldies skolotājiem, un ne tikai skolotājiem, bet arī pārējiem skolas darbiniekiem. Jo, kā jūs dzirdējāt, šī ir ļoti bagāta klasa bijusi, ir bijuši 5 klases audzinātāji, kas saka, tomēr tāds gadījums. Un es uzskatu, ka skolotāji, visi, arī pārējie darbinieki, katrs ir kaut ko devis, arī audzēkļi ir devuši kaut ko pretī. Cita lieta ir tā, vai savstarpēji ir pratuši viens no otru paņemt to kas ir dots. Ja? Un to, vai būs pratuši paņemt vai nē, to izvērtēs viens bargāks kritiķis, tā būs dzīves skola. Nu, vēl tāds novēlējums šai trīsvienībai, kad skolai, absolventiem un pedagogiem savstarpējās atmiņās, kas neapšaubām būs uzvirmos gan šovakar, gan arī uz priekšu, lai pirmais būtu tas patīkamais un gaišais, ja? Un tas sīkās ķildes un nebūšanas, lai paliek pēc tam. Un šī sakarībā man tāds vēl novēlējums. Tagad ir moderni dažādas slavas takas un slavas zāles, vai ne, un arī Rudbāžas skolai kaut ko tādu iekārtot, un katra šī gada gājuma absolventi kaut kāds labākos izteiciens vai labākos darbus pieminēt, kaut kā tādu. Te viens tāds teiciens varētu būt, es neminēšu autoru, ja, bet stundu notiek 2 audzēkļu savstarpējā saruna, un skolotājs mēģina šo sarunu pārtraukt. Es saku, beidziet stundu taču, audzēknis pasaka, klusu stāv, tagad es runāju. Tas autors ir zināms, bet es viņu skaļi neminēšu. Un šī slavas zāle, kad tiks iekārtot, tad, lai savstarpēji, kad arī brauks šie absolventi ciemos, viņi varēs tur satikties šajā skolā, un lai skola arī turpmāk, ne tikai šī brīdī un līdz šim, bet lai arī turpmāk viņi te varētu atgriezties, sapulcēties un dalīties savos priekos un bēdās ar saviem skolotājiem. Paldies!
atcerieties saviem vecākiem. mīļākos vārdus teikt jums, skolotāji. Mēs pateicamies jums par gudrību, ko dzirdējām jūsu vārdos. Par darbu likumu, ko mācījāt mums. Mīlestību, ko ielikāt mums sirdīs.
baltiem ziediem koku klājās. Kā smaržu kutinā bitinies ārs, kur bišķi uz saimas sanot putināja. Dievs sajūst man teicis sirds, ka dārznieks dārstu līdzi ziedējis. Tas ziedā katrā kaut kas gaiši priekš, ko viņš no savas sirds tur atstās spējas. Es pamodos, sapnis līdzās stāju. Nepiekāpīgs liek man atcerēties. Tas taču bija tu mans skolotāji, kam krāšņā dārzā uziet sētā sēku. Vai visi, kas ir vēlējušies apsveikt izlaidumu vaininiekus un mūsu šīs dienas jubilārs ir runājuši? Lūdzu. Nu tad runāšu atkal es. Mēs kopā šoreiz vairāk ar meitenēm, jo viņām jau tās dziedošās balss, esam kā tādu paldies un kā tādu arī nelielu veltījumu jums visiem šeit klātesošajiem. Sagatavojuši tādu maz koncertiņu, viņš nebūs ilgs. Un palīdzēs mums Igeta Gaiķe, kas ir arī strādājis savā laikā ar meitenēm no Liepājas. Kad man bija sūri grūti, tad es koši padziedāju. Kad es koši padziedāju, tad nelaime bēdājās. Manuprāt, tie ir tiešām burvi vārdi. Un tie mūsu latviešu tautas vārdi. Un par šiem vārdiem brīnās viss pasauli, jo šajos vārdos ir tāds liels optimisms. Šos vārdus es novēlu arī paņemt sev ceļā līdz mūsu absolventiem. Jūs dzirdēsiet Raimonda Paula dziesmas no cikla Bērnu zvejnieks, Imanta Kalniņa dziesmu un vienu Aināra Karpa dziesmu.
izdziedātu viena rīta dotās dziesmas, lai katram, kam es pateicīgs par dzīvi, reiz tiktu viņa vienīgā un tikai viņam izdziedamā, ko dzied ar vārdiem un bez vārdiem un pat mirs. Jo dziesma nav ne vārds, ne arī melodija. Dod dziesmu tikai meklēšanas pusi ilgām, cik augstu jāpaceļas nojautu, bet tāpēc man ir jāizdzied kaut tikai viena rīta dotās dziesmas, un mūža nepietiek. Zaļot liek. Kas man no tā tiek? Tiek zilgums un zaļgums un brūnums. Un ja savu sarkano klāt, tad pelēkas dzīves man nebūs. Un tas viņas skanīgais smalkums nekad netiks laikmeta dārdoņā noslīcināts. Mātes un tēva balss tevī pa jaunam skan. Nav ne jauns, ne vecs ceļš, pa kuru tu ej. Ej pretī pasaulē. Dzīvība ir veca kā rietoša saule,
un jauna kā jauns mēnesis. Atkārtojams ir tavs vārds, bet neatkārtojams ir tavs gars. Ej pretī pasaulē, manam laikam un manai domai droši garām ej. Doma ir veca kā rietoša saule un jauna kā jauns mēnesis. Saprāts ir augsts kā svētels debesīs un kā akas mirdzums dziļš. Mēro visu pa jaunam un mērs tavs, lai dzīvību nepievīd. Ej pretī savai pasaulē.